Esi aizdomājies par to, cik daudz naudas tu iztērē pērkot veikalos dažādas pārtikas produktus. Piemēram, tādas, kas ir našķi, gardumiņi, kārumi, piemēram, dažāda veida cepumi, dažāda veida uzkodas, bulciņas, kūciņas, dažādas konfektes, šokolādes, saldējumus un visas citas saldumu lietas. Cik daudz naudas tev tur vispār aiziet? Un tas ir tavs piepildījums, pēc kā tu dzenies savā dzīvē. Tava diena varbūt ir tik vienmuļa, ka tev nekam citam nepietiek spēka, nekam citam nepietiek enerģijas, un tu visu laiku patērē vienkārši kaut kādus cepumus, pērkot un tādā veidā sevi iepriecinot. Ir ļoti daudz cilvēku, kas sirkst ar šādām pašām problēmām, kā tev ir. Un no šīs problēmas var tikt ļoti viegli vaļā. Protams, ir ļoti grūti tā vienkārši ņemt un atturēties no saldumiem, un pēkšņi viņus vairs nepatērēt, un pēkšņi vairs neiet uz veikalu un nepirkt šokolādi vai nepirkt kaut kādus cepumus vai konfektes. Bet veids, kā no tā var tikt vaļā, kā es atbrīvoju cilvēkus no šī te. Tas, ka šobrīd tev ir kāra pēc šiem te saldumiem un ēdam lietām, tas norāda uz to, ka tu meklē piepildījumu, tu meklē baudu. Un tev pietrūkst, patiesībā tev ir pietrūkums sevī, kuru tu vienkārši kompensē ar šiem saldumiem. Un es esmu jau ļoti daudz cilvēkus atbrīvojis no šiem te cēloņiem, no bailēm, no stresa, no viskaut kā, kas viņam vienkārši liek to piepildījumu iegūt ēdienā, jo viņiem nav piepildījums citādi sevī, nav enerģijas kaut ko darīt. Un tad, kad jūs tiksiet atbrīvots no savām psihotraumām, kas ir jūsos, jūs vienkārši vairs nevajadzēs iet un pirkt saldumus. Jūs sapratīsiet, ka jums vienkārši ir enerģija, jūs gribat darīt citas lietas, jūs piepildījumu gūsiet daudz labākas lietas darot. Nevis tādas, kas atņem jums enerģiju, jūs gribēsiet darīt kaut ko, kas ir sabiedrības labā. Pildīt savu misiju. Un brīdī, kad jūs pildīsiet savu misiju, jūs būsiet patiešām laimīgs.